Tas, ka lielā Juglas upe ir bijusi kādreiz zivīm bagāta, par to es sapratu, lasot Augusta Kažoga dienas grāmatas 19. gadsimta beigās, kas ir pierakstīts tieši saistībā arī ar Lantas muižas pirmsākumiem, tad, kad šeit saimniekoja Branges kungs ar kundzi. Un Augusts Kažogs aprakstīja to, kas tad īsti upē ticis ķerts un kas tad no upes ir ticis arī celts galdā no tā mielasta. Tad laši, te ir reāli bijuši laši, nerunājot par vimbām, kuras ir, paldies Dievam, arī vēl šobrīd saglabājušās. Un arī nēģi, protams, nēģis mēs arī esam jau pamanījuši šeit. Lašas pats neesmu redzējis. Ir ļoti liela cerība, ka iespējams tas būtu tāds izaicinājums, ka varētu viņi atgriezties. Bet, lai viņi atgrieztos, ir, katram no mums ir kaut kas jāpadara šīs situācijas labāk. Tā problēma ilgu laiku jau ir, ko mēs apzināmies, un ir visi Rokožu novada iedzīvotāji, arī tie, kuriem rūp tas, kā mēs atstājam kaut ko pēc sevis nākamajām paudzēm. Zinu, ka problēma ir Hesā, tajā Hesā. Es pa Hesu viņu nevarētu nosaukt, es varētu drīzāk nosaukt to par Ellas mašīnu, kur tas ir tāds interesanti tā situācija. Visi saprot, ka tas ir slikti, bet izdarīt tā, ka neko nevar. Es domāju, ja reiz 80. gados Latvijā varēja tiešām sabiedrībai iesaistoties apturēt metro būvniecību, tad kaut kāda šitāda Ellas mašīna uz upes jau stipri vienkāršāk, manuprāt, viņa apturēt būtu viņas darbību. Un atgriezt upē to, kas viņai pienākās. Jo viņai pienākās, un arī nākamajām paudzēm pienākās. Tas, manuprāt, ir tāds uzdevums, un tiešām labprāt aicināt visus, kuriem tas ir svarīgi iesaistīties šī uzdevuma realizācijā. Tā, un tad par to arī ir stāsts. Mēs daudz runājam ar Māru Oltu, ar citiem cilvēkiem, kuriem tas ir svarīgi, un aicinām pievienoties. Un to jau tas, ka šobrīd, protams, arī iesaistās cilvēki un šobrīd meklē risinājums, kā to panākt ar to zivju ceļu izveidi. Tas jau, ziniet, ka labāk ir kaut ko izdarīt, nevis vispār neko nedarīt, bet īpaši jau tas neko neuzlabos. Jo es jau ikdienā redzu, kā mainās upē līmenis, tad, kad slūžas tiek atvērts vaļā un aizvērts ciet. Upē līmenis mainās pa pusmetru, dienā pat 2 reizes. Tas zivju ceļš šajā ziņā neko nepalīdzēs. Tas, ka mainās līmenis, to cilvēki, kas saprot, tie, kas kaut ko saprot no vispār no upju sistēmas kā tāds un ekosistēmas, ka tas nav nekas labs priekš zivīm. Tāpēc, man liekas, ka tas ir tāds svarīgs jautājums, ko vajadzētu tomēr saņemties un atrasināt. Tīnu žosi es dziedāju, ropažosi atskanē. Tīnu žosi es dziedāju, ropažosi atskanē. Dodieviņi tur aizieti, kur balsītes atskanē. Dodieviņi tur aizieti, kur balsītes atskanē. Tīnu žosi liepas auga, ropažosi ozolī. Tīnu žosi liepas auga, ropažosi ozolī. Ir forši, ka tu esi atbraucis ciemos jau pēc talkas jau 2. reizi. Pa talkā tu to ieraudzīji, kur mēs tagad mītam un ko mēs tagad daram. Un īstenībā mums tā pirmā tikšanās reize tev bija pie tavas foršās upes mājiņas, vai kā tu pats viņu sauc, pie Salatas upes. Un tad, kad mēs apceļojām Latviju ar močiem, tajā brīdī 2019. gadā, tad, kad mēs braucām ap Latviju, šeit vispār, tā kā es pat nezināju, ka es pēc gada vai kā, tad būšu saistīts ar šo konkrēto vietu, ar Lantas muižu. Toreiz jau es atceros foršas tādas naktis, ko mēs tur pavadījām, un tās foršās sarunas, ko mēs iepazināmies, un kas bija jauka, kur bija Alfreds, piedalījās Jānis Cimdiņš. Mums bija daudz kopīgi, par ko runāt, gan par mākslu, gan par dabu, gan par Latviju. Mēs apspriedām arī, atceries, bija jums tā performance pirms daudziem gadiem, ka jūs to koku krāsaujāt Salatas krastā daudz, kas braukuši lejā pa upi.
varbūt atcerās no laivotājiem, ka pēkšņi kaut kur pilnīgā nekurienē parādās oranžs koks nokrāsots, ja? Jā. Un tajā brīdī es domāju, nu jā, nu te džekiem viss tā kā ir ar radošumu, viss ir kārtībā. Un tad, kad mēs iepazināmies, tad es uzzināju to, ka jā, ka tas koks, diemžēl, ir nogāzies jau. Viņš kāds 6 gadu nostāvēja tur. Un īstenībā ir forši, kā mēs ar Aizu sakam, ka mēs satiekam cilvēkus, kas ir uz vienas radiostacijas. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs ar tevīm esam uz vienas radiostacijas ar visu to, ko mēs darām, kā mēs izpaužamies un kā mēs redzam pasauli. Un kas vēl ir interesanti, jā, mēs tagad esam pie upes, kas ir jau Lielā Jugla. Tu esi atbraucis ciemos te. Arī ļoti interesanti upe un mēģinās iet kaut ko šodien noķert, jo mums Māris Olt ir daudz ko izdarījis. Pirms tam ir salaidis pagājušā gadā ir strauta foreles, kas unikāls projekts bija. Un tagad jums tas uzdevums būs ar Mārtiņu, kurš arī liels makšķernieks, pastīties, kas no tā viss ir palicis pāri. Tā. Es gribēju Mārtiņam parādīt arī to divroču tehniku. Tas ir divrocīgais lašs kāds man ir. Mēs sākam runāt, viņš ieinteresējas. Domāju, tad ir jāpaņem viņš līdzi jāparāda. Katrā ziņā tie laši šeit ir redzēti. Ir skaidrs, ka viņi ir. Šis ir bijis viņu ceļš. Pirms daudziem gadiem. Pēdējā laikā, arī viņi ir redzēti. Viņi ir redzēti, viņi ir manīti. Un, protams, ka mums ir jādara viss, lai viņi atgrieztos šeit. Tā kā tā, lai jums izdodās, lai jums forši neasakas, un tad pastīsimies, kas tur būs, jā? Sveiks, Werner! Sveiks, Mārtiņ! Prieks tev satikt, Man arī, jā, Lāns mūžā. Reku makšķere. Opā, to, ko tu prasīsi, tev rādīšu, kā ar divrotas mētā, jā, tas tev interesēja. Un ikdienā tu darbojies? Ar mākslu. Un ar bērnu mācīšanu arī mākslas lietās, mākslas skolā pāris dienas nedēļā. Pats esmu gleznotājs. Tu esi uzdāvinājis Lāns mūžai ļoti skaistas mākslas darbus, varbūt nedaudz pastāst. James von Wolfs, tas ir divas versijas par Jamesu von Wolfu. Tas ir Ants man iedeva viņa jaunības dienas fotogrāfijas, uztaisīja viņu tā kā jaunībā viņš ir, un vienu uztaisīja, kāds viņš varētu būt vecumdienā. Divas versijas uztaisīja. Tas ir taisīts uz tādas raupjas pamatnes, viņš jau ir tik tāds, negrib uz viņu visu, ko taisīs, iztīsies vecs. Tā ir reļa uz audeklu. Audekls savukārt uzvilkts uz tādu biezas plāksnes. Man tāds viena cita bilde tur bija apakšā. Man tā bilde ne sevišķi patika, es domāju, izmantošu to. Jo man patīk tā faktūra viņam. Es tur uztaisīju tās vecās bildes šodien. Pirmā versija bija tā ar to jauno. Tas tāds līdzīgāks ir tam, ko viņš man iedeva tā fotogrāfiju. Tā ir vairāk tā kā no manīm, bet te es pielāgojos, es domāju tā, lai viņi tomēr atpazīst to, ko viņi dod to fotogrāfiju, lai nav galīgi tāda. Un te ir cits stils, cits krāsas, vai tas pats ir izmantot? Viņš ir tāds realistiskāks, piedomā pie tā, lai viņš ir tiešām līdzīgs tai fotogrāfijai. Tu kaut ko par viņu pētīji, kad tu dzīmēji? Es vienkārši apstīju fotogrāfijas, bišķi vēsturi apstījos, kad viņš tās mūžas te cēlas, tas kaut 890. bija. Un tā, drusku, protams, papētīja. Ko, iesim ārā, iesim Juglē ir uz ziemeļrietumiem, tā prātīgi mūžā, laikam makšķeri viens vēl nebija bijis, jā? Mūžā piestāv makšķeri, muši makšķeri. Tā ir smuks vietas, izskatās tāds krācīts, ir bedrīts. Reku. Tur. Mēs ļoti skatāmies arī to līmeni. Pastāst, kā tev pieredzi ar to līmeņu maiņām? Līmeņu maiņām ļoti vienkārši. Tā, kad līmenis ceļās, laši, viņi nesēž labi, neķerās labāk, lai viņš stāv uz vietas vai krītās nedaudz. Tieši tā, kad ceļās, ja vēl ir duļķēns, tad var uz upi neiet faktiski. Tas nav mans pieredzes. Tas diezgan stabili strādā. Un tā makšķera, cik viņa gara ir? Kaut kādi 3 metri vairāk? 13 pēdas, tur ir kaut kāda, es nezinu, kaut kāda 3,70, 3,80, neesmu mērījis. Es uzliku tādu maziņu, tā kā mēs te runājam par tām forelēm. Es tādu mazu mušiņu. Tad es ko pieeju pie upes. Ūdenī es cenšos paīgi, tur nebrist, nav vajadzības. Pirmos es taisu, ka tāda netālu pavisam, jo tā upe šaura. Šitā bišķi par nīknu tā padarīšana priekš tās upītes, viņa ir tāda, angliski overkill. Te varēja būt vienrotas mierīgi. Reku, šis vēl nav pat izgājis, viņam jābūt līdz galam metienu brīdīšiem.
spēku tur pielietot nevajag, galīgi viņš tā viegli uz ceļiem. Un tagad viņi velc klāt, nu kā, tad es lieku uz pirkstreku, uz mazā pirkstreku, vienu cilpu, nākamo cilpu jau bišķi mazāk uz nākamā pirkstreku, tad lēnām cēl, griez, met, hop, ko viņš tur aizgāja. Iepazinu lielo juglu. Kāds verdikts, kad būs, kad brauks atkal. Tev vajadzētu atbraukt ar mazo mušiņu, kā tik kaut vienrots. Šitais ir pa lielu, tas kāds upītei. Vat tagad nopirks vienrots, atbraukšu. Mums tagad ir plāns. O, sarunāts. Jā, sarunāts. Saproti, ka, kāpēc mēs makšķerējam? Mēs makšķerējam tāpēc, lai mēs varētu forši sacensties, lai iemācītos norganizēt sev svētkus. Un tagad ir tā, ka mēs aizbraucam uz pasaules čempionātu, tur viss tā kā forši, bet mēs kaut kā nemākam tā makšķerēt. Jo pasaules čempionātos parasti tas notiek uz strauta forelītes. Kur mums ir strauta forelītes? Kaut kur upītēs. Vai mēs nevaram pasūtīt audzēt tavās strauta forelītes? Tādas vispār Latvijā neaudzē, viņu nemaz nav. Un tad, ja arī viņas būs, jums jāpasūta, viņas jau šitām ir 2+ gadi, tātad viņas 3 gadus iepriekš jāpasūta. Un tā tas notika. Pirms 4 gadiem es teicu, ka te varētu būt. Nemo īstenībā ir krustēvs tām strauta forelēm, viņš kaut kāds 20 uz audzētavu aizved, un tagad ir atļāvis Biors mums ielaist strauta foreles šajā skaistajā upē. Teiksim tā, mēs varam redzēt šauri un varam redzēt plati. Un šī upe un tā vieta, kas ir uztaisīta Lantas muiža, ir vienkārši ideāli piemērota tādam dzīvesveidam, kādu mēs esam pelnījuši. Un cilvēki joprojām nesaprot, viņi tā kā parauti no sevis nost, viņš nesaprot, ko tas nozīmē. Muižas vēsturiski ir bijusi tā vieta, kur tu atbrauc un redzi un iedod sev, ka mēs varam. Mūsu zemē ir pietiekoši, mēs esam pietiekoši spējīgi, ka mums ir šādas vietas. Un es to upi redzu kopā ar to muižu, atsevišķi savādāk nemaz nevar būt. Un tagad ir tā upe. Jā, tā ir publiskā upe, bet robežos uz viņas viens mērkeķis ir uzlicis turbīnīti, ir kaut kāds aizsprosts jau it kā no muižas laikiem, bet vispār zemes grāmatas viņam nav, tagad viņš piekrīt pagastam, tad darbojieties kā mākiet, tiekiet galā. Un augšā tur pie Sitgundas ir vēl viens hesis. Un tagad šitie hesisti abi divi skatās mierīgi, kad viņiem te Nordpūlā būs likme lielāka, un tad viņi ieslēdz savus turbīnītes, un upē visā ūdens noskrāja pa kaut kādiem 20 centimetriem. Pirms kaut kādiem gadiem, kad to neviens neievēroja, cilvēki tā neskatījās uz upēm kā uz savu kvalitātes zīmi. Viņam likās, tas nav nekas traks, ir elektrība, strateģiskās lietas, bet tagad ir vēja turbīnas, saules turbīnas. Ir tepat robežos cilvēki, kuriem vispār nevajag nekādu elektrību. Viņi paši saražo viņu jau ar tām savām saules baterijām. Tad tagad mēs sākam redzēt, ka šitai upītei tas, ka šitā norausta nedaudz, ar kādām tiesībām viņi to dara. Te ir vimba, kas jūrā aug 7 gadus un tad atgriežās, un tad viņa nārsto. Te ir nēģis, kurš arī 4-6 gadus, viņš te dzīvo, viņš iznārsto, un tad viņš aiziet, ņurņiks dzīvo te uz vietas, tad aiziet uz jūru un atgriežās. Te ir daudz zivis. Biors ir pētījis, un tā ir tikai Latvijā iespējama neprātība, kad viņi ir konstatējuši zinātniski, kad augšpus robežiem ir taimiņi nārstojuši, ir lāši nārstojuši, ir noķerti mazuļi. Bet viņiem kaut kā, kā tā mēs te tā, ziniet, tā jau bijis un tāda jau ir. Un tagad mēs šito čempionātu rīkojot redzam, ka ūdeni kaut nedaudz noraustot, zivju uzvedība tik ļoti mainās. Un mēs te esam 2 nedēļas nogales pavadījuši. Es no sākuma skatījos, ka ir vienkārši brīnišķīgi, jo ir skaisti, ir straumīti, visi makšķerē, visiem patīk. Bet tā bēda ir tādā mazajā ūdens noraustīšanā. Vakar mēs atbraucām vispār pirms sacensībām, skatāmies, ūdens ir vēl mazāk. Tas nozīmē, pāris fiziskas personas sautīgos nolūkos čakarē publisko upi Pierīgā, kurā varētu būt tāda rekreācija, ka vienkārši cilvēki te ar mušu varētu braukt tās foreles makšķerēt un atpūsties tur tā kā cilvēkiem pienākās. Nē, viņš rausta kloķīšus un kasē naudiņu. Un tā ir tāda cūcība, ka man vienkārši sirds sāp. Un es nelikšos mierā, tas jau nekur nepaliks. Mēs tiksim galā. Tā nedrīkst būt, ka 2 cērp un visi audzē. Tas kaut kāds komunismu paveids nepareizi. Aiziet! Tas sports mūsdienu cilvēks var būt veiksmīgs vai neveiksmīgs uz to, kā viņš dibina kaut kādas
sociālās saites ar citiem, viens otram aiz muguras stāv, skatās, to mēs no Čehiem noņēmām to ideju par to, ka var viens otru tiesāt un tādā veidā līmenis kopējais ceļās, lai nav nekādu slepenu ieroču, lai viss ir vairāk tādā savā mācībā. Tātad, ko mēs darām? Mēs taisam Latvijas čempionātu spinningošanā no krasta. Komandā ir 4 cilvēki, notiek 4 posmos, 2 posmi tagad Lantas Možā būs bijuši pavasarī, otri 2 posmi būs rudenī. Un tas foršums ir tāds, ka mēs jau tagad varam zināt, kur mēs ielaidīsim tās trautu foreles. Ir tās foreles un ir jau precedents, ka mēs viņus esam laiduši foršā perspektīvā upē. Un tad tālāk jau viss noskaidro varēšana, vai arī tas, kā tu spēj to zivu pierunāt. Un tas ir tas, kas notiks šeit. Un šobrīd skatos jau uz tie priekšā zaļiem spaiņiem. Tie jau laiž iekšā. Katrā sektorā tiek ielaistas 10-12 zivis. Tātad 10 pagājušajā sestdien, 10 šo sestdien, 10 vakar un 10 šodien. Kopā vienā sektoriņā 40 zivis tiek ielaistas 2 nedēļas nogalēs. Un tādu sektoriņu tātad 40 reiz 28 reiz 2. Sarēķiniet un sapratīsiet. Vienkārši, lai daram labu par savu naudu. Mēs esam lielajā Juglā. Skaista upe, tik tur uz akmeņiem redzēt, ka ūdens līmenis svārstās. Tas ir no ēsta visdrīzāk, bet tev ir jāpunktierē līdzi nevis tikai, kur zivis stāv, bet kā ūdens ietekmēs arī to, kur zivis stāv. Zivju ielaišana ir svarīga, tāpēc, ka mums sanāk, ka priekš šajiem daudziem izbadējušies makšķerniekiem gluži nav tik daudz zivis dabīgā upē. Ja nu vienīgi tu sāktu ķert kaut kādas mailes vai auslēs. Jā, viņš paliek upē kā resurs. Un tas ir bez maz vai mēs tur bišķi pamakšķerējam, cik 2 nedēļiņas un ļaujam upē elpot un dzīvot tālāk, papildinot resursus, pat dažreiz pa 2000 zivīm, 2-3, ļoti daudz, šausmīgi daudz. Un tas kā jau, šādā upē, kurā iepriekš foreles tikti maz bija, tagad būs daudz vairāk. Strauta forelē minimālais izmērs, ja nemaldos, ir 27 cm, un tagad ir pateicoties tam, ka viņi ir aizsargājumi, drīkst ķert tikai ar mākslīgo ēsmu, un lomā drīkst paturēt tikai vienu. Un tas formāli, kāpēc mēs ceram, ka šeit neviens negribēs viņus uzreiz ķert. Jo tiklīdz tu noķer, nosit un ieliec kabatā, tu uzreiz var dabūt kapitālu soda naudu par to. Un tas ir mūsu jaunība, ja tā varētu teikt. Latviešu kā nācijas, kā demokrātijas jaunība. Mēs vēl esam jauni. Un mēs vienkārši nesaprotam, kas ir svarīgi, kas nav. Un tās vērtības mainās. Un man patīk, ka tas fokus no kaut kādiem, ziniet, cik kāds tam mums iekšzemes koprodukts, tas lēnām novirzās uz to, ka Covidiņā mums visiem bija jāsteigā dabiņā. Kāda tad tā dabiņa ir? Kur mēs varētu aizbraukt? Varbūt tomēr ar laiviņām pa upi nobrauksim. Tas viss veidojās, bet mēs, ja to pateiksim, tad tas notiks. Ja nepateiksim, būs grūtāk. Ja mēs runājam par tādu aktīvu atpūtu pie dabas, tas jau, man liekas, ir skaidrs, ka tā ir vērtība. Un to arī, paldies Dievam, saprotu vien vairāk un vairāk cilvēku. Lai tā vērtība saglabātu uz nākamajām paudzēm, šobrīd mūsu paudzē jau kaut kas ir jādara. Tāpēc, man liekas, tas būtu tā kā labs darbs, ja mēs tiešām iesaistītos un padarītu to upi zivīm pieejamāku dzīvošanai un arī līdz ar to arī cilvēkiem. Man liekas, ka tas būtu jauki un forši, ja upē būtu vairāk zivis. Tik vienkārši izklausās, jā. Bet, lai to panākt, ir kaut kas drusciņi jāizdara. Juglā, kas ir tavi bērni, teic, kad dzejnieks tevim jautā. Juglā saka žavadāmā, tie ir ropalnieku tautā. Kur ir Juglā tavi bērni, un ko viņi tagad dara? Krogā dzer uz reķinumā, gaida jaunā pavasara. Tu Juglā aizsalūsi, tev nekādi prieki smaidi.